Pagājušajā raidījumā jūs apsolījāt pārsteigumu. Būs? Būs. Kad? Šodien. Tikai no tevis vai no pārējiem arī? Palkungs, jūs piesaistaties? Es visās avantūrās piedalos. Uldi? Tā ir viņa ideja. Tur tu arī, ja? Labi. Der, gaidīsim, un pārsteigums tiešām būs jauna ģimene, un redzēsim, ko te žūrija būs šajā vakarā izdomājusi ar saviem... Skatāmies, esam saudzīgi un vērtējam. Ir 2009. gada 18. oktobris. Rīgā, jo lielie ģimeņu dziedāšanas svētki sen jau kā sākušies. Un nāk vēl viena ģimene. Vispirms vectēvs, tad dēls, tad vedekla. Cik tie bērni ātri gan aug. Vakar vēl autiņos tinām. Un mums zināms par viņu bija viss. Nebija vien liktenis zināms. Cik tie bērni ātri gan aug. Vienīgi liktenis bija zināms. Un mums nebija zināms nekas. Tikai, ka liktenis nav zināms. Tā nu klaiet pēc kāda gads. Tagad vien taujājam minām. Ko mēs zinām par viņu, ko zinām? Zinām, ka liktenis nav zināms. Vienu dienu viņš izaug liels. Kādēļ laiku tik ātri mēs zinām? Un mums zināms pa viņu bija viss. Nebija vien liktenis zināms. Raudāja māte, raudāja tētis, raudāja visa ģimene. Raudāja opis, raudāja ētis, dzīve ir gara, šovs ir īs. Raudāja opis, raudāja ētis, dzīve ir gara, šovs ir īs. Vai tu zini, ko tava mamma vakar darīja? Vārīja zupu, gāja uz upi, veļu mazgāja. Vai tu zini, ka tava mamma gultā ko darīja? Visu nakti rīvēja kakti, mamma dejoja. Kad aiz loga rietēja saulē, ņēma pati, uzlika plati. Kad aiz loga rietēja saulē, tā kā savā jaunības dienā viņš to darīja. Dziedāja dziesmu Caruso, smaidīja foto James Beans, smaržoja sarkanas rozes, putoja dzirkstošais vīns. Kad aiz loga rietēja saulē, Mamma Marija, ņēma pati, uzlika plati. Mamma Marija, Kad aiz loga rietēja saulē, Mamma Marija, tā kā savās jaunības dienās visu darīja. Mamma Marija, 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 Viskopā! Mamma Marija, 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 Mamma Maria, 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 Mamma Maria.
Aidei! Trīs, opī! Tu redzēji raidījumu no sākuma? Nē. Gribi redzēt skaistākos momentus, jo balsošana vēl turpinās? Gribu. Skatāmies visi skaistākos momentus no šī vakara joku raidījuma. Bet mēs, skatītāji, jūs gaidīsim atkal pie mūsu televizora ekrāniem nākamsvētdien 20:08 Latvijas dziedošo ģimeņu raidījumā, kad 6 ģimenes, lieliskas ģimenes, cīnīsies par atgriešanos. Nepalaidiet to garām, mēs jūs ar nepacietību gaidīsim mūsu ģimeniskajā pulciņā. Lai jums patīkam nedēļa, silta nedēļa, ar labu nakti un atā!